Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma tik ilgi gaidīto sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Jau 4 mēnešus sabiedriskajiem mēdījiem ir jauns likums, tomēr likumdevējs nesteidzas ar to iemiesošanu dzīvē. Vai beidzot sabiedrībai būs stipri sabiedriskie mēdīji vai tomēr politiski kontrolēti? Par to raidījumā Pilna bilde. Un tā uz sarunu studijā es esmu aicinājusi vairākus viesus. Tātad šeit studijā pie manis atrodas Una Klapkalne, Latvijas radio valdes priekšsēdētājs. Sveicināt, Una. Tālrādē mums ir pievienojies Boris Cilēvičs, Saeimas deputāts cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja biedrs. Sveicināti, Boris. Un pēc kāda brīža droši vien piebiedrosies arī Vīta Anna Tērauda, Saeimas deputāte, Saeimas mēdīju politikas apakškomisijas vadītāja. Cerams, ka tas notiks drīz, jo viņi kavējās, un mēs arī sagaidīsim viņu. Un tā es gribētu sākt, pirms mēs vispār sākam runāt par šo te jauno likumu, es gribētu uzdot jums vienu jautājumu. Sakiet, lūdzu, nosauciet man tos iemeslus, kāpēc jums šķiet, kāpēc mums Latvijā ir nepieciešami un svarīgi sabiedriskie mēdīji. Boris, sāksim ar jums, lūdzu. Tas ir tiešām labs jautājums, un domāju, ka liela sabiedrības daļa arī uzdod sev to pašu jautājumu, kāpēc nevar atdot visu privātas rokas. Un īpaši liberāli noskaņotie cilvēki saka, ka privatizācija vienmēr ir laba. Tā tas tomēr nav, jo sabiedrībai ir tiesības uz pilnvērtīgu un daudzveidīgu informāciju. Un vienam no privātajiem nevar to uzdot kā pienākumu. Biznes tomēr paliek biznes. Tāpēc patiešām valstī ir jāfinansē šī lieta un jāfinansē tieši mediji, kas pieder visai sabiedrībai un darbojas visas sabiedrības intereses. Es nerunāšu par dažiem citiem apsvērumiem, ka tas ir nepieciešams drošības nolūkos, ārkārtas situācijas gadījumus, kad jāinformē visa sabiedrība. Bet pats galvenais uzdevums ir tas, lai nodrošinātu, ka sabiedriskie mēdīji tiešām būtu sabiedriskie mēdīji, nevis valdības vai konkrētas partijas vai konkrētas koalīcijas mēdīji. Jāsaka, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Un, principā, ar likumu to nodrošināt, ierakstīt likumu jau var. Un visi likumi, arī mūsu visi vecie likumi, ietver sevis šādas deklarācijas. Kā to īstenot, kā to panākt un garantēt praksi, tas ir daudz sarežģītāks jautājums. Šeit ir cilvēki arī, kas to iemieso praksē. Un kā tev šķiet, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, ka mēs daudz arī pēdējā laikā esam runājuši par mēdījiem, it īpaši tādēļ, ka pagājušā gada laikā šis sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma projekts tika apspriests un daudz mēs par to runājām. Un es nepateikšu neko jaunu, kā tikai to, ka sabiedriskie mēdīji ir un redakcionāli neatkarīgi. Sabiedriskie mēdīji ir demokrātijas stūrakmens. Un sabiedrība maksā šiem te mēdījiem par to, lai saņemtu varbūt arī nevienmēr patīkamu un priecīgu saturu, bet tomēr tādu saturu, kas ir objektīvs, kas atspoguļo dzīves realitāti un politikas, ekonomikas realitāti visā tās pilnībā un ražo saturu, kurš ir gana dārgs, bet arī ļoti nepieciešams visām sabiedrības grupām un vajadzībām. Es gribēju jums abiem jautāt, sakiet, lūdzu, vai jūs esat apmierināti ar šo te rezultātu likuma pieņemšanas gaitā, ko sabiedrība ir saņēmusi? Vai šķiet, ka tomēr kaut kas nav tā, kā gribētos? Man ir ļoti dalīts jūtas. Protams, šis likums bija vajadzīgs, un tas noteica vairākas ļoti svarīgas un pareizas lietas. Tur tā funkcija nodalīšana starp regulātoru un sabiedrisko mēdīju daļas īpašnieka funkcijām un tā tālāk.
iziešana no reklāmas tirgus, kaut gan tas jau bija izdarīts arī vecā likuma, bet mana skatījuma šim likumam piemetā arī vairāki trūkumi. Es nosaukšu 3 galvenos trūkumus. Pirmais, mana skatījuma šis likums ir novecojis vēl pirms tas pieņemšanas. Tas saglabā to vecu struktūru, televīzija atsevišķi, radio atsevišķi, kaut gan mūsdienas mana skatījuma mēdī balstās pirmkārt uz portālu, uz vietnes. Šāda vietne pastāv LSMLV, bet likums nekā nenosaka juridisko statusu, nerunājot jau par centrālu lomu. Šobrīd LSM joprojām ir Latvijas televīzijas struktūra vienība, tas funkcijas, ienākumi, pārvalde nekāda veida nav atrunāta likuma, un likums liela mēra orientējas tomēr uz to vecu lineāro skatīšanas modeli, un man šķiet, ka vajadzētu nodalīt satura ražošanu un izplatīšanas. Jo šobrīd mēs nesamīgi daudz tērējam tieši izplatīšanai, turklāt vecā tā saucamie zemes aprūpe. Tā vietā, lai koncentrētas uz satura veidošanas finansēšanu un izmantot ļoti dažādus un attiecīgas tehnoloģijas šī satura izplatīšanai, gan video, gan audio, gan tekstu un visu pārējo. Tas likums nenosaka to mūsdienīgu mēdī. Otrakārt, tā problēma, ko es jau minēju, likumā ir deklarācijas, bet nav nekādu mehānismu, nekādas garantijas, ka patiešām saturs būs daudzveidīgs, ka patiešām tiks pārstāvēti dažādi viedokļi, kas pārstāv sabiedrība. Es atzīstu, ka tas nemaz nav tik viegli, īpaši paredzēt konkrētus mehānismus, bet tomēr Eiropa ir zināma pieredze. Bet šis likums atkal tāpat kā iepriekšējais aprobežojas tikai ar deklarāciju. Un trešais, man nepatīk tas pārvaldes modelis, ka tā sabiedriskā mediju padome ir 3 cilvēki, it kā vienu ievēl Saeima, otru ieceļ prezidentu un trešu izvirza pilsoniskā sabiedrība. Bet ja mēs atcerēsimies, kā arī prezidentu ievēl Saeima, tad faktiski šis padomes vairākumu ieceļ Saimas koalīcija. Un tā tas, zināmā mērā, bija arī līdz šim ar Nacionālo mediju padome, bet šobrīd mēs šo praksi iemožam. Arī tas nav nemaz tik viegls uzdevums, un dažādas Eiropas valstis te mēģina risināt ļoti dažādas veidas. Dažas valstis, piemēram, šis padomes darbojas pārsvarā uz sabiedriskā pamatā, ne par algu, un tas ir ļoti lielas, jo vairākam grupām, arotbiedrībām, reliģiskām konfesijām, NVO ir garantētas vietas. Citas valstis meklē citus mehānismus, bet mums, diemžēl, man grūti ticēt, ka šāda pārvalde, šāda izveidota padome patiešām var nodrošināt daudzveidību, neatkarību, kas, kā mēs vienojamies, ir faktiski īsta sabiedriskā mēdīju stūrākums. Un kādas tavas domas par šo? Es varu piekrist, ka likuma projekts neapšaubām viņš radās kompromisu rezultātā, un ir daudzas lietas, par ko dažādām pusēm ir atšķirīgi viedokļi, joprojām par to, vai tas ir labi regulēts vai varēja savādāk. Un es domāju arī neapšaubām, ka mēs nonāksim pie tā, ka būs nepieciešama arī kaut kāda grozījuma likuma projektā, jo arī šobrīd mēs redzam kaut vai šīs te jaunās padomas izveidošana nesokas nebūt ne tik ātri, ne tik viegli, un tam pakārtoti patiesībā arī ļoti daudz citi pakārtotie procesi nenotiek, jo vienkārši mēs gaidām šo te padomu. Boris, jūs jau gadiem esat Saeimas cilvēktiesību komisijā, un mēs esam sekojuši līdzi šiem te likumdošanas izmaiņu procesiem gadiem, un arī pati es esmu piedalījusies. Sakiet, lūdzu, kāpēc tomēr mums neizdodas izveidot modernu likumu atbilstoši Eiropas prasībām, lai sabiedriskie mēdī tiešām iegūst to, kas vienā demokrātiskā valstī būtu nepieciešams? Kāpēc mums tas nesanāk? Te ir acīm redzot vairāki cēloņi. Es domāju, ka pirmais, ka šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Te nav tādu vieglu un acīm redzamu risinājumu, jo, kā es minēju, par vairākas valstis sastopas ar tādām pašām problēmām un mēģina dažādus risinājumus, un nebūt ne visiem tik labi veicas. Otrais, protams, ir nauda.
Es gribu... Par to mēs parunāsim. Vēl runāt. Bet es gribēju sākt ar... Es gribēju sākt ar vienu infografiku, kuru arī droši vien jums nebūs sveša, par situāciju, kā dažādās valstīs risina un kur mēs atrodamies Eiropā. Un, es domāju, ka, Boris, jums šī infografika ir tik ļoti līdz mielēm pazīstama, jo to rāda sabiedriskie mēdī katru reizi, kad nāk uz Saimu un stāsta, kur mēs atrodamies, kurā vietā mēs atrodamies šajā Eiropas kartē, un šī pozīcija ir nemainīgi slikta. Tā kā es domāju, ka dažādi risina, bet mums kaut kā tā risināšana nevedās diezko pārliecinoši. Kāpēc mēs tomēr esam tā vilkuši garumā un neesam varējuši, piemēram, līdzīgi kā Igaunija un Lietuva, kaut kā tomēr bišķi pabīdīties uz priekšu? Jūs jau pieminējāt to jautājumu par koalīcijas lēmumiem. Vai tas ir tas iemesls, vai tomēr ir kādi citi iemesli? Es domāju, ka jāskatās drusku plašāk, jo faktiski te ir tāda divpusēja atkarība. No vienas puses, protams, sabiedriskie mēdī ir atkarīgi no politiķiem un no politiku lēmumu. Bet no otras puses arī politiķi ir ļoti lielā mērā atkarīgi no mēdī. Un tāpēc mēģina tomēr saglabāt kontroli, jo īpaši pirms vēlēšanām. Jo mēs taču zinām, ka šobrīd, neskatoties uz tiem sociāliem un tā tālāk, tomēr sabiedriskie mēdī, LTV, Latvijas radio ir ārkārtīgi būtiski savu tēla veidošanu. Un tāpēc tie politiķi, kam ir šāda iespēja, pirmkārt, protams, koalīcija, viņi mēģina veidot kaut kādas, cik vien iespējas labas attiecības ar sabiedriskiem mēdījiem, bet tai pašā laikā viņiem nebūtu izdevīgi, lai mēdīji patiešām varētu būt pilnīgi neatkarīgi no viņiem. Tā kā tā saglabāt viņus tāda īsa pavēdiena, zināmā mērā. Tā kā, tas arī ir drusciņ tāds paviršs skaidrojums, bet, protams, tas attiecības nemaz tik vieglas nav. Un īpaši pēdējos gados, kad mēs redzam, ka tomēr notiek tāda sāsināta cīņa starp dažādu politisku strāvojumu piekritējiem, ka no vienas puses parādies arvien spēcīgāks tāds liberāls spārns, bet tajā pašā laikā konsolidējas un tiek pastiprināts arī ļoti tāds konservatīvs spārns. Viņi, tur acīm redzot, cilvēki it kā domā nevis par sevi, par savu personisko politisko karjeru, bet par to, lai nodrošinātu pareizu ideju, kaut kādu piekļušanu cilvēku masu. Un te, protams, viņi saprot, ka tieši sabiedriskiem mēdījiem šeit varētu būt izšķiroša loma, un tad cīnās gan par sevi personiski, gan par savām partijām, gan arī par savām bīstam platformu. Un tieši tāpēc, tā ļoti rūpīgi izsakoties, politiķi nav ieinteresēti, lai mēdīji būtu patiešām neatkarīgi, lai mēdīji veidojot savu saturu, veidojot raidījumus, paturētu prātā. Kā būs nākamais gads, kā būs nākamā gada budžets, un viņi zina, kas izties, tik daudz naudas tiks izdalīts mēdījiem. Tā kā te ir ļoti tāda sarežģīta miedarbība, un no vienas puses naudas trūkums ir objektīvs, mēs vienkārši neesam tikpat bagāti, un kad mēs pastāvīgi dzirdam no žurnālistiem, dodiet mums vairāk naudas, un mēs uztaisīsim tādu pašu kvalitāti, kā BBC. Bet politiķi atbild. Jūs taču neesat BBC, jūs parādījat, ka jūs esat spējīgi strādāt BBC līmenī. Tātad visu pirms saturs un tad... Par naudu mēs parunāsim turpmāk un redzēsim, cik daudz ir naudas mums, cik ir mūsu kaimiņiem, bet es gribēju jautāt, Unai, kā tu redzi šīs attiecības, kā viņām vajadzētu veidoties jau? Boris sacīja, ka šīs attiecības ir ļoti, ļoti sarežģītas un trauksmainas. Kā jūs redzat, kādas viņas ir un kādām tām vajadzētu būt? Es droši vien iziešu no savas pieredzes un, manuprāt, tomēr jau
pie jebkuras situācijas, gan pie likumdošanas, gan pie finanšu pieprasījumiem. Es tomēr tam pieeju bezkaislīgi un varbūt pat teiksim, birokrātiski. Un faktiski jau, ja dokumenti ir sagatavoti kvalitatīvi, tad parasti arī politiķiem nav diezko viegli pateikt, ka tāpēc, ka mēdījis ir varbūt viņiem ne tik ļoti svarīga lieta, tad viņiem ir ļoti grūti arī atteikt. Tā kā es teiktu, ka arī abas puses ir ļoti būtiskas un ir ļoti būtiski arī tiešām profesionāli strādāt abās pusēs. Jo tad šie lēmumi tīri objektīvi viņus nākas pieņemt tādus, kā nākas pieņemt. Ir ļoti grūti teikt nē situācijā, ja patiesi visa argumentācija ir korekti sagatavota. Bet kā ir ar šo atkarību? Kā atkarība vai neatkarība, kā jau Boris sacīja par šo te atkarību no naudas, iedos budžetu, neiedos budžetu? Kā jūs to redzat? Kā noturēt šo te, tomēr to savu līniju, lai nebūtu šī te sajūta sabiedrībai, ka sabiedriskie mēdīji politiski angažēti un atkarīgi no tā, kā politiskā koalīcija viņus nofinansēs? Es šobrīd gribētu teikt, ka tā kā tomēr ir pieņemts jaunais likums un šī iziešana no reklāmas tirgus arī ir skaidri nostiprināta arī ar finansiālu kompensāciju. Tad es gribētu tomēr domāt, ka šīs lietas ir zināmā mērā tomēr akmenī iecirsts un ka tās nevarētu mainīties. Līdz ar to šis te manevra iespējas ir par kaut kādām vēl jaunām vai citām lietām, kas ir tiešām, ko mēs diskutējam joprojām par tehnoloģisko nodrošinājumu, par ēku kvalitāti un tā tālāk, kas ir jau nedaudz cits, bet tīri saturam es teiktu, ka lielā mērā šīs te vajadzības, viņas ir apmierināts un es ceru, ka šeit nekāda raustīšana aiz kādām svirām nevarētu pat būt iespējama vairs. Es vēl gribētu, mēs uzdodam katru reizi jautājumu skatītājiem par to, kā viņi vērtē sabiedriskos mēdījus, vai viņiem tie ir nepieciešami. Un es gribēju, lai, ja Una runāja par demokrātiju, mēs uzdevām tieši šādu pašu jautājumu, vai jūs interesē sabiedrisko mēdīju nākotne. 54% aptaujāto saka, ka jā, un īstenībā, kas ir paradoxāli, tas procents ir gandrīz nemainīgs no rudeņa, kad mēs tikāmies ar Unu iepriekšējo reizi šajā studijā. Un tomēr arī pietiekami liels ir šī sabiedrības daļa, kas neusticās un uzskata, ka sabiedriskie mēdīji nav nepieciešami. Un turpinot par šo, es gribēju tomēr jautāt Unai, kā tu redzīji kontekstā ar jauno likumu, vai tas ir uzlabojis un palīdzējis to situāciju risināt, vai tomēr tās problēmas ir palikušas? To, ko Boris arī kontekstā runāja iepriekš par šo te saitīti, par atkarību un tam līdzīgi. Es gribētu teikt, ka tas, kas ir tiešām pozitīvas sekas gan no likuma, gan no iziešanas no reklāmas tirgus, patiešām līdzekļi satura veidošanai, viņi ir būtiski pieauguši. Un tieši kvalitatīvu satura veidošanai. Es, protams, nesaku, ka mums ar 1. janvāri viss ir izdevies izcili. Un ka nebūtu iespējams pilnveidoties. Tas vienmēr ir bezgalīgs process un neapšaubām mēs tiecamies uz augstāko kvalitāti un vēl darīsim ļoti daudzas lietas, lai tas būtu labāk. Tas, ko es gan domāju, ka lielā mērā sabiedrība neatšķir varbūt arī tos satura veidotājus un tos, kuri ir kādā veidā finansēti. Un nevienmēr līdz galam mums varbūt izdodas arī nokomunicēt, kurš tad ir bijis šis satura veidotājs un primārais avots. Tā kā es tomēr teiktu, ka mums ir izdevies šo te kvalitāti mainīt, mums ir izdevies strādāt pie jaunām lietām, un es patiesībā domāju, ka tie laiki, kad politiķiem būtu izdevies tiešā veidā vai pastarpinātā veidā ietekmēt saturu, viņi tomēr ir beigušies. Es vēl gribēju arī nospēlēt vienu citātu, runājot par šo te jaunpieņemto likumu, ko par šo sacīja Anda Roškalne, izsakot pārdomas par to, ar ko mēs varētu saskarties šā likuma kontekstā nākotnē. Par mērķiem. Un ja mēs redzam šo mērķi, un tas ir viens no veidiem, kā var analizēt jebkuru likumu, tad mums jāskatās, vai tiešām panti ved uz šo mērķi. Jo kāpēc likums? Tāpat mēs varam visi darboties un skatīties, klausīties, lasīt sabiedrisko mediju. Un tur ir vairāk riskanti panti, kas īstenībā reflektē tādus uzskatus, politiskajā vidē uzskatus, ka nemaz politiķiem ir vajadzīgs sabiedriskais medijs, bet vai neatkarīgs. Un tā tad gan finansējuma jautājums, atbildot īsi, neatrisina.
Gan pārvaldības jautājumā var ieraudzīt tādus pārmērīgus, nesamērīgus kontroles filtrus, gan vēl atsevišķās detaļās par bezmaksas raidlaiku piešķiršanu tādu, teiksim, ilgu un centienu pārņemtiem dažādiem spēlētājiem ārpus mediju. Tā kā, nē. Es reiz gribēju to ārpus raidlaikiem, par raidlaikiem. Kā te jums ir ar tiem raidlaikiem tagad? Protams, jaunais likums labi jāsaka šajā gadījumā, ka ir stājies spēkā Covid krīzes apstākļos, jo viņš mums ļauj patiesībā, šis laiks mums ļauj ieskrieties un saprast, kā daudz lietas reglamentēt, kas bija noteikts likuma līmenī un kas tālāk tika atstātas Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē kopā ar mēdījiem izstrādāt un izdomāt, kā to darīt. Jā, taisnība, tur ir pārregulācija, un mēs to jau patiesībā jau teicām tad, kad šis likuma projekts virzījās caur Saeimu, ka attiecībā uz sociālajiem un kultūras paziņojumiem šis te saskaņošanas mehānisms ar uzraugu, lai kurš tas arī nebūtu, šobrīd vai nākotnē viņš ir smagnējs un faktiski neiespējams, un par laimi šobrīd kultūras pasākumi notiek ļoti maz, tas ir tā ironiski sakot, par laimi no likuma ieviešanas puses, jo mums ir jāraksta par katru no šīm te pasākumiem lūgums uzraugam apstiprināt šo te pasākumu, ka mēs viņu reklamēsim. Bet tad, kad tas būs normāla apjomā un arī kultūras tā teikt, pārstāvi teica, ka pie normāliem apstākļiem normālā mēnesī ir 1000 šādu pasākumu, ja mums viņi ir jāizvērtē, jāspēj saskaņot saulaicīgi ar uzraugu un pēc tam vēl notranslēt, tad faktiski tas īsti nav iespējams. Un, manuprāt, likumdevējs būtu darījis gudri, ja tomēr būtu mums ļāvis šo te iespēju pašiem regulēt savādākā veidā, neskaņojot katru šo te pieprasījumu. Otra lieta, kas nav joprojām arī atrunāta, ir sporta pasākums, savukārt ir pilnīgi laukā no šī. Tā kā ir daudzas lietas, kuras patiesībā vēl vajadzētu pilnveidot un pārdomāt, vai patiesi tā ir domāts, jo tā realitāte tagad jau šī te praksa pa pāris mēnešiem viņi ir sakrājusies, un mēs zinām, kur arī jau mums ir grūtības ar likumu īstenošanu. Kā saka, Rīga vēl joprojām nav uzcelta un acīm redzot pie likuma grozījumiem nāksies strādāt arī jaunajā likumā, bet, protams, svarīgākais jautājums, Boris jau identificēja tās problēmas ar līdzīgi tāpat kā Andra Roškalna par šiem te pārvaldības modeļiem, par tiem mēs gribētu turpināt. Un jautājums ir, sāksim ar padomi. Kāpēc tik lēns ieskriešanās periods? 4 mēneši ir pagājuši kopš likuma stāšanās spēkā. Padomi joprojām nav ievēlēta. Kāpēc tā? Te atkal ir vairāki iemesli, tur nebija sākumā paredzēta nauda un tā tālāk, bet galvenais iemesls, ka neviens tur negrib strādāt, tā ir padomi. Un tagad, kā mēs zinām, komisija steidzami sagatavoja grozījumus, tā atlīdzības likumā, ka būtiski paaugstinās algas tiem sabiedrisku mediju padomes locekļiem ar cerību, ka kvalificēties speciālistus, kas varētu piesaistīt kaut kādā veidā. Vienlaicīgi tiks paaugstināts algas arī nepulpam, tā Nacionāla mediju padome, bet tieši ar to brīdi, kad sabiedrisko mediju padome sāk darboties. Drusciņ paradoxāla situācija, ka zināms, kamēr SEPUP vēl nav izveidots, tad tās funkcijas pilda tieši nepulp. Un kad šī padome tiks izveidota, tad nepulpam darba apjoms būtiski samazināsies, bet tieši tā algas tiks paaugstināts. It kā neloģiski izskatās. Bet tas acīm redzot ir vienīgais ceļš, kā var tomēr piesaistīt tas kvalificētus un cilvēkus, kas piekristu tur strādāt. Man, godīgi sakot, es neatbalstīju šo priekšlikumu, man šķiet, ka galvenie cēloņi ir pilnīgi atšķirīgi. Un vienkārši jāpaskatās uz Nacionālās padomes vēsturi un tur jums jau nav jāstāsta, kas un kā tur notiek un kā tieši ar kadriem jau patiešām ir tāda paradoxāla situācija, ka tie cilvēki, kas ir ļoti laba reputācija, gan profesionāli, gan personiski, kas liela vienprātība tiek ievēlēti un vada šo padomu un dažos gadījumos pat
vienbalsīgi ievēlēta saima, kas ir ļoti rēts gados, bet kāda laikā tie kļūst jau nevēlami, deputāti sāk tos kritizēt, un dažos gadījumos pat saka atsaukt. Tātad, Boris, par šo paradoxālo situāciju, es atvainojos, parunāsim pēc reklāmas pauzes.